Jā, jau mēs terminā ieliekam atsauci, kur jāšķirst tālāk. Komisijas darbs bija samērā sarežģīts, un no apjoma ziņā varētu teikt, ka mēs esam paveikuši gada darbu, un tiešām komisijai bija ļoti grūti uzreiz ielikt ļoti strauji ejošā vilcienā, jo ar darbu budžeta pieredzē no 11 komisijas locekļiem ir tikai 3-4 cilvēki, un pārējie bez pieredzes, un puse ir bez pieredzes parlamentā vispār darbā. Bet darbi ir izdarīti lieli, nozīmīgi, un varbūt esam aizkavējušies ierastajā procedūrā, kas sākās katrā saimā. Tas ir ar attiecīgo institūciju apciemošanu un iepazīšanos, kā piemēram, mēs tikai uzspējām Latvijas bankā būt. Bet mums ir nepieciešams vēl tikties gan ar valsts kases pārstāvjiem, gan ar Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, gan ar valsts ieņēmumu dienestu un ar citām institūcijām, kuru likumus mēs budžeta komisija ir kā atbildīgā komisija. Jā, tad par galvenajām darba aktualitātēm sesijā. It kā vajadzētu būt budžets pati galvenā aktualitāte, bet es domāju, tā lielākā un nozīmīgākā aktualitāte, kur varbūt ietekmēs nākotne Latvijā, ir sākuma deklarācijas likuma pieņemšana, tā sauktais nulles deklarēšanās likums. Šis likums jau ir bijis vairāk nekā 15 gadu izskatīšanā dažādos variantos, un komisija decembra sākumā viņu pieņēma otrajā galīgajā lasījumā. Šī likuma izskatīšana tika uzsākta jau iepriekšējā saimā māja mēnesī, un samērā lielā vienprātībā komisijas locekļi jau vēl iepriekšējās saimas atbalstīja gan pirmajā, gan otrajā lasījumā. 11. saima šo likumu pārņēma. Likums tika papildināts ar normām, kas attiecās uz līdzekļu legalizēšanu, un arī šis likums tika pieņemts. Tas viens no nozīmīgākajiem darbiem. Daudz vienkāršāk un vieglāk bija šogad strādāt ar budžetu, fiziski un emocionāli vieglāk, jo bija tikai, ja salīdzinām, iepriekšējā gada budžeta bija 100 likuma projekti, šā gada budžetā ir tikai 30 likuma projekti. Un arī šis bija pirmais likuma projekts, budžeta projekts 3 gados, kas neskāra cilvēku resursu, gan algu, gan štatu vietu samazināšanu, kas emocionāli bija pieņemamāk un vieglāk pieņemt. Varbūt tas arī vainagojās ar to, ka šis budžets saimā tika izskatīts rekordlielā ātrumā, tātad 6 stundās, un mēs pieņēmām līdz 3. Laikam, tik ātri nav pieņemts, un daudz kolēģi jokoja, ka budžets, kur griež nost kaut ko vai konsolidē, vienmēr ir vieglāk pieņemt nekā tos budžets, kur dala naudu papildus. Šodien jau ļoti nopietni skatījām likumu paketi, ko iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija, kas sastāv no finanšu instrumentu likuma, kredītiestāžu likuma un privāto pensiju fondu likumu, kur praktiski ir iestrādātas Eiropas direktīvas un plus arī operacionālās lietas uzlabotas, kas būs ļoti nopietnas darbs. Janvāra pirmajā pusē aicināsim Finanšu ministriju, izskatīsim noteikumu projektu par skaidrās naudas iemaksu nulles deklarēšanās likuma ietvaros, un arī nākamā sesijā ir ļoti svarīgs darbs nekustamā īpašuma nodokļa pilnveidošana, ko mēs arī uzdevām ministra kabinetam sadarbībā ar pašvaldību savienību, lai varētu
uzlabot iekasēšanu, uzlabot sadalījumu starp valsti un pašvaldībām. Un arī īstenot to uzraudzību tiem likuma punktiem, ko mēs esam pieņēmuši budžeta paketē. Nav cita veida, kā veikt kapitāla palielināšanu, jo kapitāla daļa turētājs ir satisfakcijas. Tātad ļoti nozīmīga daļa mūsu darba aizņēma apropriācijas jautājumu risināšanu, un ļoti svarīgi jautājumi bija saistīti ar Krājbanku un ar Air Baltica. Kā zināms, Krājbankai bija nepieciešama papildus 200 miljonu latu garantiju fonda līdzekļu izmaksai, ko komisija pieņēma šo lēmumu, un arī viss jautājums, kas saistīti ar Air Baltica līdzekļu piešķiršanu aizdevumā, gan ar kapitalizāciju. Komisija arī ļoti nopietni analizēja situāciju un pieņēma attiecīgos lēmumus. Līdz ar to mēs arī pastiprināti esam strādājuši tieši apropriācijas jautājumiem.